Es pastāstīšu par attēlu formāti. IPEG, JPG. Ieguvumi, labs saspiešanas līmenis, mazs faila izmērs. Plaši atbalstīts visās ierīcēs un programmās. Labi piemērots fotogrāfijām un attēliem ar daudzām krāsām. Izmantošana, fotogrāfijas un digitālā fotogrāfija. Sociālie tīkli un tīmekļa vietnes. Drukāšanai, ja kvalitāte nav kritiski svarīga. Trūkumi, katra saglabāšana samazina kvalitāti, zudumu kompresija. Neatbalsta caurspīdīgumu. Var radīt artefaktus, izplūdumus un troksni. PNG. Ieguvumi, augsta attēla kvalitāte bez kvalitātes zudumiem. Atbalsta caurspīdīgumu, ideāli piemērots logotipiem un dizainiem. Laba saspiešana, nezaudējot kvalitāti. Izmantošana, logotipi, ikonas un tīmekļa grafika. Attēli ar caurspīdīgumu. Saglabāšanai un rediģēšanai bez kvalitātes zudumiem. Trūkumi, lielāks faila izmērs nekā IPEG. Neatbalsta animāciju atšķirībā no GIF. Nav optimāls fotogrāfijām lielā faila izmēra dēļ. GIF. Ieguvumi, atbalsta animāciju, GIF attēli var būt kustīgi. Lieliski piemērots vienkāršām animācijām un tīmekļa ikonām. Labs mazām grafikām ar ierobežotu krāsu paleti. Izmantošana, animēti attēli, mēmes, reklāmas baneri. Ikonas un vienkāršas grafikas. Attēli ar ierobežotu krāsu skaitu. Trūkumi, tikai 256 krāsas, nav piemērots fotogrāfijām. Lielāki animāciju faili nekā MP4 web. Neatbalsta daļēju caurspīdīgumu. BMP. Ieguvumi, nezaudē kvalitāti bez saspiešanas. Ļoti detalizēts attēls. Izmantošana, augstas kvalitātes attēli, kas netiek sūtīti internetā. Medicīniskās vai tehniskās attēlu apstrādes lietojumi. Trūkumi, ļoti lieli faili. Nepraktisks lietošanai tīmeklī. TIFF. Ieguvumi, izcila kvalitāte, nezaudējot informāciju. Atbalsta vairākus slāņus un augstu krāsu precizitāti. Izmantošana, profesionālā drukā. Arhīvi un augstas kvalitātes attēlu saglabāšana. Trūkumi, ļoti liels faila izmērs. Nav atbalstīts lielākajā daļā tīmekļa pārlūku. Web. Ieguvumi, mazāks faila izmērs nekā IPEG un PNG. Atbalsta caurspīdīgumu un animāciju. Laba kvalitāte pie mazāka izmēra. Izmantošana, tīmekļa attēli, lai ātrāk ielādētu lapas. Mobilajām aplikācijām, kur svarīga vietas ekonomija. Trūkumi, nav pilnībā atbalstīts visās vecākās programmās. Dažreiz sarežģīti rediģēt. Kopsavilkums. Paldies par uzmanību!